Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka veidus, kādos dzīvnieku droši un arī veselībai nekaitīgi pārvadāt transporta līdzeklī. Ja dzīvnieks pa transporta līdzekli pārvietojas brīvi, tas var traucēt transporta līdzekļa vadītājiem, novērst uzmanību no satiksmes, kā arī trieciena gadījumā suns var gūt smagas traumas. Ministru kabineta noteikumos 411 ir uzskaitīti konkrēti veidi, kādos dzīvnieks ir jāpārvadā transporta līdzeklī, gan privātajā, gan arī koplietošanas. Viens no veidiem, kā dzīvnieku droši pārvadāt transporta līdzeklī, būtu atvērtā tipa bagāžnieku nodalot no autosalona ar šādu te diezgan stingru resti. Iegādājumi populārākajos zoopreču veikalos ir iespējams iegādāties arī tādu speciālu tīklu, kur no augšas novāk uz leju. Un suns tādā veidā netiek ne autosalonā, ne arī trieciena gadījumā var pārkrist pāri aizmugurējiem beņķiem. Un otrs veids ir speciāli pārvadājumā soma vai arī būris, bet tas derēs tādiem maza izmēra suņiem. Un, respektīvi, mēs suni ieliekam šādā speciālā somā, kas ir pietiekami plata, lai viņš tajā var izgulties gareniski un arī nostāties kājās un atgriezties riņķī. Un šo somu tad vienkārši ar drošības jostām mēs piestiprinām klāt tā, lai šī soma nekustās pa sēdekli. Trešais veids ir speciālas drošības jostas, kuras pievieno pie suņa iemauktiem šeit, kur parasti iet pavada, un iemaukts savieno ar drošības jostu, un tādā veidā suns var sēdēt arī aizmugurējā sēdeklī, bet piesprādzēts. Un ceturtais veids tad ir speciāls transportēšanas kabīnes, ko izmanto tādos gadījumos, ja, pieņemsim, autosalonā nav atvērtā tipa liels bagāžnieks, vai arī suns ir ļoti liels un neielina salonā, bet šīm kabīnēm ir jābūt aprīkotām ar apsildu, kondicionieri un ventilāciju.